sveiciens visiem! Šoreiz visus sveicu no Latgales, konkrētāk no Baltinavas, kuru atrodas Balvu novadā. Tagad atrodos pašā Baltinavas centrā. No šejienes attiet autobusi gan uz Balviem, gan Viļaku, Kārsavu. Un šī ēciņa droši vien kalpo ne tikai kā vieta, kur gaidīt autobusu, bet arī kā turisma informācijas centrs, jo tur ir karte, var apskatīties maršrutus, uz kurieni doties un tā tālāk. Bet šeit pat atrodas arī vides instalācijas objekts Zeme. Tas simbolizē piederību savai zemei, dzimtajai vietai. Tas ir viens no svarīgiem latviskās identitātes stūrakmeņiem. Objekts Zeme lieliski iederas Baltinavā, jo baltinavieši ir čakli lauksaimnieki, te apstrādāts ir teju katras zemes pleķītis. Savukārt šī skulptūra ir gadsimtu kalendārs. 2017. gada decembrī projekta realizācijas rezultātā izveidots Baltinavas vēsturiskais centra laukums. Laukuma centrā ir uzstādīta skulptūra gadsimtu kalendārs, kas simbolizē Baltinavas pagasta iedzīvotāju saikni ar dabu un pamet uzņēmējdarbību pagastā ar lauksaimniecību. Tagad es dodos uz Katoļu baznīcu. Šī celtne es esmu garām braucis pāris reizes. Apstājies vienu reizi, bet tā kārtīgi neapskatīju. Tagad atnācu vēlreiz. Pirmā zināmā Baltinavas katoļu baznīca tika celta 17. gadsimta otrajā pusē, kas bija no koka un atradās 2,6 km no Baltinavas. Otra koka baznīca jau celta pašā Baltinavā. 18. gadsimtā tā atradās tagadējās Mūra baznīcas priekšā, bet tās altāris atradās esošās baznīcas torņa vietā. Trešā Baltinavas kunga Jēzus Kristus pasludināšanas baznīca ir no Mūra. Tās celtniecības darbi ilga 22 gadus. Ēkas pamatakmenis likts 1909. gadā, bet dievnams iesvētīts 1931. gadā. Baznīcā atrodas seni sakrālās mākslas darbi. Senākā ir Jaunavas Marijas glezna, kas gleznota 17. gadsimtā. Par laimi āra durvis bija vaļā, tiku līdz otrajām durvīm, un caur šīm otrajām durvīm jau varēja kaut ko apskatīt. Savukārt laikam ir draudzes nams, īsti nezinu, bet tur krustas bija virsū, droši vien, ka tas ir draudzes nams. Tagad dodos atpakaļ uz centru pa koka tiltiņu un arī nedaudz apstājos, lai paskatītos uz upīti. Šeit ir kultūras nams, īsti nemāku pateikt, droši vien arī pagasta pārvalde. Šeit savukārt ir vidusskola, tepat blakām vidusskolai stadions un aiz stadiona otrā pusē bijušā internāta ēka, kā man stāstīja, tā tagad stāvot tukša. Tagad atrodos pie pareizticīgo baznīcas. Dievkalpojumi šeit notiekot ļoti reti, tā man arī stāstīja.
mācītājs braukājot, pops saucamais braukājot no citas vietas uz šejieni. Viņam esot arī vēl citas draudzes, tāpēc dievkalpojumi notiekot ļoti reti. Un te, cik sapratu, atrodos pie tirgus laukuma. Ļoti svarīga lieta kuros laukos, afišu stabs. Un šis, tā šķiet, ir Universāla veikals. Bijušais Universāla veikals. Kādreiz otrā stāvā bija kafejnīca, tagad, diemžēl, viņa ir slēgta. Bet šis ir Baltinovas muzejs. Bet šī ēka ir ļoti interesanta. Tas ir tiesas nams. Kā rakstīts, Baltinovā atrodas pirmais Latvijas brīvvalsts laikā uzbūvētais tiesas nams, kurš tika atklāts 1936. gadā. Toreiz atklājot ēku, Latvijas tieslietu ministrs Hermanis Apsītis teica nozīmīgus vārdus. Šādu labu darbu esam darījuši, celdami jaunu, skaistu tiesas celtni šī attālajā zemes stūrī. Vēlāk nams piedzīvojis raibu vēsturi. Te atradās gan Baltinovas Krievu pamatskola, gan vēlāk vidusskolas internāts. Te bijis arī audēju pulciņš. Nu, vārdu sakot, viss kaut kas. Un tagad atrodos ceļa malā, ieraudzīju šādu dārzu, pat nezinu, kas to veidojas, vai tas ir privātais, vai tā pašvaldība. Nu, droši vien, ka privātais, ja kāds zina, varbūt var uzrakstīt komentāros. Darbs te ir ieguldīts milzīgs, bet autoram liels paldies. Ar to arī es beidzu šo video. Paldies, ka skatījāties. Ļoti ceru, ka atstāsiet kādu komentāru. Šajā ziņā jūs esat diezgan slinki. Un arī cerams, ka nospiedīsiet patīk podziņu un nospiedīsiet sarkano pulgu parakstīties. Lai jums jauka diena! Atā!